Otra diskusija mums būs ar brīnišķīgiem māksliniekiem, mūziķiem no Ukrainas, kuri devas bēgļu gaitas, 2 no tām, kad sākas karš, ar saviem bērniem, lai veidot nākotni savam bērniem un lai nenomirt šajās šausmas, lai atrastu šeit patversmi. Un es gribēju ar viņiem parunāt, uzzināt, kā viņiem klājas šeit un kas ir labi, kas ir grūti. Un es ļoti ceru, ka viņi par to skaisti pastāstīs, bet tulkojumu uz latviešu valodu nodrošinās Jāna Streļeca, par ko viņai liels paldies. Un tā kā es saukšu pirmo diskusijas dalībnieci Anastasiju Vasilenko. Lūdzu. Anastasija ir brīnišķīga dziedātāja, kas māk spēlēt klāveres burvīgi, kas man ir īpaši tuvu, kuras gan sacer jau komponēt dziesmas, gan latviešu valoda, gan ukraiņu valoda, un sadarbojas ar vairākām grupām šeit Latvijā. Lūdzu, sēdies vai izvēlēties sev vietu. Otrā dalībniece būs brīnišķīga banduriste un dziedātāja Darja Laleko. Arī mūsu festivāla piedalījies jau vairāk kārt ar saviem brīnišķīgiem stāstiem un ar brīnišķīgām dziesmām, šūpuļdziesmas it īpaši. Jā, sveika. Sēties. Es aicinu arī Jānu Streļecu pievienoties mums centrā, lai varētu tulkot. Jāna, aplausi tev par tulkojumu filmai, paldies. Un trešā dalībniece ir Viktorija Prituļāka, kura jau piedalījies pirmajā diskusijā, bet tagad viņa piedalīsies mūziķes statusā un arī stāstīs par to kopīgo situāciju ar kultūru, ar kuru viņa saskaras katru dienu. Sāksim. Man liels prieks jūs šeit redzēt, un es sākšu ar tādu jautājumu Anastasijai un Darjai. Un šīs pirmais jautājums, kā izdevies iejusties, integrēties Latvijā un latviešu vidu, vai tomēr Latvija tāda izveidojusies noslēgta ukraiņu kopiena, kas turas kopā? Varbūt Anastasija, tu pirmā vari pastāstīt. Labi. Labдien всім. Доброго дня. Я, мабуть, буду говорити на українській мові. Хоча мені дуже подобається латвійська. Man ļoti patīk latviešu valoda. Я щось можу вже сказати, але Kaut ko jau varu pateikt. так я зможу передати краще свої емоції. Un runājot ukrainiski, es varēšu savas emocijas labāk translēt. Інтеграція у Латвії проходить чудово з тієї причини, що, по-перше, тут прекрасні люди. Integrācija Latvijā notiek brīnišķīgi, un pirmām kārtām iemesls ir tas, ka šeit ir brīnišķīgi cilvēki. Яким ми дуже вдячні, що ми тут почуваємо себе як вдома, що просто люди неймовірні створили умови для того, щоб нам було максимально комфортно. Kuriem mēs esam neiedomājami pateicīgi, kas ir radījuši neticams apstākļus, mēs jūtamies kā mājās un maksimāli ērti. З приводу культури дуже вдячна Андрію. Runājot par kultūru, esmu ļoti pateicīga Andrejam. Дуже вдячна всім колегам по сцені, які підтримують і запрошують на виступи. Esmu ļoti pateicīga visiem saviem skatuves kolēģiem, kas atbalsta un aicina mani uzstāties. І що ми можемо тут продовжувати займатися своєю справою. Ka mēs arī šeit varam turpināt darīt savu darbu. Paldies liels. Un tagad tas pats jautājums Darjai. Доброго вечора всім. Labvakar visiem. Я навіть і не могла собі уявити, що я зможу тут інтегруватися зі своєю бандурою.
Es pat nevaru iedomāties, ka es ar savu bandūru varēšu šeit integrēties. Бо коли я приїхала з 2 дітьми, тут інструмента зі мною, по-перше, не було, бо ніхто навіть я не уявляла, що я можу тут займатися музикою. Jo tad, kad es atbraucu šeit ar 2 bērniem, man nebija līdzi instrumenti, un es pat nespēju iedomāties, ka es šeit varētu nodarboties ar mūziku. І продовжувати свою справу, співати і грати на українському народному інструменті. Un ka es varēšu turpināt spēlēt un dziedāt ukraiņu dziesmas un ukraiņu mūzikas instrumentu. Але дякую музикантам Латвії і дякую людям, які допомогли мені спочатку знайти інструмент. Тут я спочатку знайшла в Єлгаві інструмент бандуру. Це взагалі було випадково. А потім мені вдалося привезти з України інструмент. Jā, es esmu ļoti pateicīgs saviem kolēģiem, mūziķiem, cilvēkiem, kas man palīdzēja atrast šo instrumentu. Sākumā es to atradu gluži nejauši, un pēc tam man palīdzēja vēl no Ukrainas atvest manu instrumentu. Так, і так почався мій творчий шлях тут в Латвії, знайомства з багатьма музикантами. І я дякую такому фестивалю, який ви започаткували 3 роки назад, за підтримки українських музикантів. Un tā sākās mans radošais ceļš Latvijā, un esmu ļoti pateicīga visiem mūziķiem, kas mani atbalstīja un kas mani... Це наш також якийсь музичний фронт. Ми тут виконуємо, ми залишилися Анастасією, але інколи мені такі думки до мене приходять, чого я тут, а не співаю в Україні, хлопцям на фронті. Мій чоловік також воює, і я йому казала про це, що я хочу співати в Україні, але він попросив, хтось один повинен бути з дітьми. Šī ir mūsu muzikālā fronte, ko mēs turam. Un reizēm man sajūg, man liekas, ka es dziedu Ukrainā, un tad es runāju ar savu vīru, kurš karo frontē, un es viņam teicu, ka es gribētu dziedāt Ukrainā, ukraiņu karavīriem, bet viņš man teica, nē, labāk, lai es ar bērniem palieku drošībā. Да, і поки війна, поки ми тут, дякуємо вашому фестивалю, дякую, що ви нас підтримуєте. Дякую всім музикантам Латвії, я дуже вдячна. Нам би самим було дуже важко, ми в іншій країні знаходимося, в державі іншій, але це для нас дуже важлива підтримка. Esmu neiedomājami pateicīga jūsu festivālam, esmu pateicīga visiem Latvijas mūziķiem, visiem cilvēkiem, kas mums atbalsta, jo mums tiešām bija ļoti grūti, bet paldies par atbalstu. Paldies par šiem vārdiem un paldies, kas ir ne tikai man, bet visai mūziķu saimei Latvijā un visiem cilvēkiem, kas rīko koncertus, kur piedalās ukraiņu mākslinieki. Tagad jautājums Viktorijai. Viktorija, kā tev, kā mūziķei, mainījies dzīve kopš 2022. gada februāra? Interesants jautājums. Es jau stāstīju, ka sākoties karam, un kad man ļoti bieži sāk rakstīt un jautāt par dziesmu vārdu tulkojumiem un par dziedāšanu, tad pirmais brīdis bija tāds, ka man tas ļoti kaitināja, un es biju tādās dusmās, ka ir jāsniedz praktiskā palīdzība, nevis kaut ko tulkot un dziedāt, ka tas vispār nav nepieciešams, un varēja arī saprast to man nostāju, man visi radinieki palika Ukrainā, un man bija nelīdz dziedāšanai. Bet pēc tam pakāpeniski, kad mēs visi jau sapratam, kas notiek un kas ir jādara, un tas lomas arī sadalījies, mēs jau sapratam, kurš sniedz prioritāri to praktisko palīdzību, kas es joprojām uzskatu ir prioritārā palīdzība frontei, tad jau līdz pārējais, jo kamēr mūsu puiši nosargā, kamēr viņi notur visu šo ļaunumu pagaidām Ukrainas teritoriju, tādēļ mēs varam sēdēt šeit un dziedāt un darīt visu pārējo, tādēļ pateicība visu pirms karavīriem. Bet par to dziedāšanu jau karš turpinās vairākus gadus, un es saprotu, ka cilvēkiem arī ir nepieciešams šis psihoemocionālais atbalsts, un man pašai arī tā dziedāšana palīdz atgūt spēkus un iesaistīt arī to Latvijas auditoriju, kas ir nedaudz nogurusi, kas izvēlas tomēr neredzēt šīs šausmas, bet tādā veidā piekrīt atbalstīt. Tāpēc tas ir vēl viens veids, kā mēs varam sniegt, vēlreiz uzsvērt to praktisko palīdzību. Bet arī man kā personībai, protams, ka tas palīdz atgūt spēkus un arī atjaunoties, lai turpinātu darīt to, ko mēs darām. Paldies tev, liels. Un uzreiz otrais jautājums tev. Saki lūdzu, kā tavuprāt vēl var iedvesmot cilvēkus Latvijā
un ārpus tās, lai viņi turpinātu un palielinātu atbalstu Ukrainai un meklētu jaunus radošus veidus, kā šo atbalstu sniegt. Radošus veidus. Te jau tāds interesants jautājums, jo pārliecināt pa visiem šiem gadiem man liekas, ka jau ir skaidrs, kas ir balts un kas ir melns, un vai mēs varam vēl vairāk kādu pārliecināt. Es pat nezinu, tas ir tāds filozofisks jautājums. Laikam visu pirms ir jāatbalsta viens otru, kas jau dara visu iespējamo, lai tiešām atjaunot to spēkus, lai mums ir tie spēki, lai turpinātu, vai mēs varam visus pārliecināt. Nezinu, varbūt ir vērts strādāt ar tiem, kas vēl šaubās. Varbūt ar šo auditoriju mēs vēl varam strādāt, bet terēt spēkus, lai pārliecinātu kādus, kas vēl netic. Tā jau laikam ir nevis nezināšana, bet nostāja, jo man liekas, ka pa 2 gadiem jau viss ir skaidrs, kas ir ļaunums un kas ar to ļaunumu cīnās pašlaik. Tādēļ tikai iedvesmot viens otru, turēties kopā, atbalstīt viens otru un neuzskatīt šo palīdzību par kaut kādu konkurenci vai kurš ir labāks, jo mēs visi darām visu, kas mūsu spējās, un es minēju, ka tā ir mūsu kultūras frontē. Man ļoti patīk filmā tas teiciens, ka cilvēks sastāv no kultūras, no tās kultūras vides, no tās kultūras, kas ir apkārt. Tāpēc arī mums šeit uz vietas, laikam, ir ļoti jāsargā sava kultūras telpa, lai mūs neietekmētu arī ar šo negatīvu, ar propagandu, ar dezinformāciju. Laikam par šo vairāk ir jāsatraucās. Ja mēs dzīvosim mūsu valstīs kā kultūras vidē, tad arī mēs varēsim turpināt darīt to, ko mēs darām. Paldies tev liels un paldies par visu, ko tu dari šeit. Pēdējais jautājums māksliniecim, dziedātājām. Jautājums šāds. Jūs paslavējat, kā viss ir labi un kā daudz kas ir patīkams un brīnišķīgi cilvēki, bet varbūt kādus ieteikumus, kā tomēr, kādas ir grūtības, varbūt ar jūsu kolēģiem, kādas ir grūtības dzīvojot šeit Latvijā, kamēr notiek karš, varbūt kaut kādi padomi vai kaut kādas idejas, ko jūs varat pateikt tā ļoti draudzīgi mūsu sabiedrībai, un mēs varbūt sāktu domāt. Для українських колег? Я думаю, що так. Я маю відповідь на це питання. Jā, man ir atbilde uz šo jautājumu. Сугубо свою думку зараз я скажу, що, мабуть... Mana doma, tagad es teikšu, ka laikam... Мабуть, я порекомендувала б своїм колегам українським продовжувати обов'язково займатися творчістю. Gribētu ieteikt saviem ukraiņu kolēģiem obligāti turpināt nodarboties ar radošo darbu. Як сказала Дар'я, ті, які живуть саме в Україні, Kā teica Darģa, tie, kas dzīvo tieši Ukrainā, у них є можливість робити свої справи творчі, співати або танцювати, або щось інше, хто робить. Робити це для наших бійців, для наших хлопців на фронті. Viņiem ir iespēja vērst savu radošumu mūsu frontē esošo aizstāvju atbalstam. Таким чином вони не забудуть, хто вони є насправді, і зможуть підняти бойовий дух. Tādā veidā varēs arī neaizmirst, kas mēs esam īstenībā, un arī celt kaujas sparu. Як можуть латиші допомогти Kā нашим var latvieši колегам? palīdzēt? Я думаю, що Латвія робить більш, ніж просто більш, ніж, як сказати, більш, ніж може. Це буде, мабуть, неправильно. Man šķiet, Також, ви ж Latvija розумієте, латвійські музиканти можуть не співпрацювати з нами, але вони нам допомагають проєктами, якимись концертами. Це дуже важливо. Ну, я таке кажу слово, не отморажується, вибачте, будь ласка. Але ми також, я про себе кажу, я також
дізнаюся про культуру Латвії, я вивчаю їхні пісні, якісь твори їхні, такий обмін іде. Я дуже вдячна, що ми маємо співпрацю з музикантами. Dākui duši. Gribu teikt, ka Latvija jau tā dara laikam vairāk nekā ir iespējams. Un gribu teikt, jā, ka esmu ļoti, ļoti pateicīga Latvijai par sadarbību, par mūsu iesaistīšanu koncertos un projektos un par to, ka mums tiešām notiek kultūra mijiedarbība. Я теж хочу сказати велике дякую всім, хто допомагає нам, українцям, в усьому. Arī gribu pateikt milzīgi paldies visiem, kas palīdz mums, Ukraiņiem, visās jomās. За дуже велику підтримку, яку надає Латвія. Par to milzīgu atbalstu, ko sniedz Latvija. І особисто від себе, як співачка, я хочу сказати дякую своїм латвійським колегам. Un es kā dziedātāja gribu pateikt īpaši paldies visiem saviem latviešu kolēģiem. За можливість займатися своєю улюбленою справою. Par iespēju turpināt darīt to, ko es tiešām mīlu darīt. Paldies liels Anastasija un paldies liels Darija. Ļoti patikami dzirdēt tādas pozitīvas atsauksmes, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, lai ukraiņu cilvēki, kas šeit ir bēgļu gaitās nonākuši Latvijā, lai viņi justas kā mājas. Protams, nevar aizvietot savu dzimteni, bet tomēr, lai šajā brīdī viņi justas šeit labi un var gan strādāt, gan arī nodarboties ar savu radošo profesiju. Es vēlos pateikties gan jums, dārgie klausītāji, gan tiem, kuri skatīsies pēc tam kamerās, par to, kā jūs ziedojat festivāla iniciatīvām, par to, kā jūs atbalstat mūsu koncertos un arī šajā dokumentāla kino dienā. Man ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs varēsim pēc festivāla nosūtīt un arī festivāla laika sūtam ukraiņu karavīriem pašsildošas pusdienas, un mēs nosūtīsim obligāti ļoti daudz tieši, kad festivāls noslēgsies, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, jo tagad Ukraiņiem ir ārkārtīgi vajadzīga palīdzība, un kā viens mūziķis, kurš bija pirms 2 nedēļām no Kijevas, viņš teica pirms koncerta Melngalju nama, kā pēc būtības Ukrainai nevajag viņu atbalstīt, viņu vajag glābt, jo situācija ir ļoti sarežģīta. Un, protams, lielas valstis sniedz palīdzību, bet tik daudz ir vajadzīgs vēl, ka katrs pat neliels palīdzības, neliels žests ir ārkārtīgi svarīgs gan emocionāli, gan arī tīri, lai izdzīvot. Tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Es ārkārtīgi pateicīgs esmu visiem mūsu otras diskusijas dalībniecēm, ārkārtīgi pateicīgs visiem, kas atnāca. Es vēlos pateikt paldies mājai, kas mūs pieņemā tik brīnišķīgi ar tādu lielu pacietību un ar tādu lielu vēlmi šeit veidot dokumentālu kino dienu. Paldies Splendid Palace par šo brīnišķīgo viesmīlību. Un arī liels paldies filmas veidotājiem, gan Ievai Vārnai un Sergejam Medvedjevam, gan Ukrainas filmas veidotājiem Andrijam Rizolam un Kadivam Tarasovam. Paldies Janai Streļecei par tulkojuma nodrošināšanu Latviešu valde. Ļoti liels paldies. Paldies visai komandai, gaismotājiem Ivaram Vāceram un skaņotājiem Edijam Veipam. Paldies festivāla komandai, kas visu šeit veidoja. Un vissirsnīgākais un tiešām ļoti dvēselisks paldies mūsu lieldraugam Latvenergo, kuri dara tik daudz, lai atbalstītu Ukrainas cilvēkus. Paldies viņam no visas sirds un paldies no visas sirds mūsu draugam Latvijas finierim, kuri tik daudz un ar tādu nostāju iedvesmo citus darīt labas lietas. Paldies visiem. Mēs šodien noslēdzam. Es ceru, ka nākamajā festivālā mēs kaut ko tādu līdzīgu izdarīsim. Un tagad es gribu vienkārši pateikt vienu pēdējo lietu. Man patika, ka šajā otrajā filmā, kur bija ļoti smaga un ļoti daudz šausmīgu kadru, man kā kultūras cilvēkam to bija skatīties ārkārtīgi grūti.
Man patīk, ka beigas tomēr beidzas ar cerību, ka ukraiņu žurnālisti veidoja šo filmu, viņiem ir cerība. Man liekas, ka saglabāt to cerību un darīt visu, lai tuvinātu uzvaru un Ukrainas atbrīvošanu. Man liekas, ka tā ir svēta lieta un to vajag darīt, un tāpēc es pateicos visiem cilvēkiem, kas to dara tagad un darīs to nākotnē. Paldies jums liels, un mēs šodien nobeidzam. Paldies visiem!